Tā, labdien, laipni aicināti Latvijas HPC kompetences centra organizētajā webinārā par to, kā pieteikties Eiropas lielo superdatoru resursiem. Man sauc Kārlis Muļņieks un esmu Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūta skaitļošanas centra vadītājs, kā arī Latvijas HPC kompetences centra sadarbības ar industriju projektu vadītājs. Tāds 3 minūšu ietvars par šodienas pasākumu. Tātad Eiropas Savienība nolēmusi veicināt ir augsts veiktspējas skaitļošanas. No angļu valodas tas ir High Performance Computing vai arī HPC, mēs lietojam tieši tādu vārdu. Tad par HPC attīstību. Un tāpēc ir izveidota tāda Eiropas un partneru valstu kopu organizācija, kas saucās EuroHPC, un Latvija arī tajā ir iesaistījusies. Eiropā ir 34 valstīs tiek veidoti šādi te HPC kompetences centri. Projekta ietvaros, kas saucas EuroCC, kas izvērš šo saīsinājumu, nozīmē Eiropas kompetences centri. Tad no Latvijas HPC kompetences centra projektu Latvijā īsteno RTU HPC centrs un Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūts. Un šī te kompetences centra tad uzdevums ir nodrošināt atbalstu HPC, jeb superdatoru izmantošanā, nodrošināt konsultācijas par superdatoru pielietojumu, mācību kursus, projektu rakstīšanas un īstenošanas atbalstu, HPC kompetenci atrašanu un nodošanu tur, kur tas vajadzīgs, un dažādas citas aktivitātes, kas veicinātu gan prasmju, gan ideju apmaiņu saistībā ar superdatoru pielietojumu. Tad mūsu darbības mērķēts galvenokārt uz uzņēmumiem, taču jebkura cita valsts vai nevalstiskā organizācija, kura interesē superdatoru iespējas, var vērsties pie mums, un tad mēs sniegsim atbalstu, cik vien spēsim. Pateicoties Latvijas un Eiropas Savienības, tā teikt, atbalstam, šis te mūsu atbalsts, ko sniedzam tālāk, ir bez maksas. Tad šodien esam norganizējuši tiešsaistes tāda webināra veidā demonstrāciju par to, kā varētu izskatīties Latvijas HPC centra konsultāciju uzņēmumam, kurš interesējas par iespēju izmantot superdatoru un izstrādāt mākslīgā intelekta modeli savām vajadzībām. Tā būs tāda loma spēle, kur es ieņemšu uzņēmēju lomu, un mans kolēģis Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūta pētnieks un arī HPC kompetences centra eksperts Kirills Rovovs ieņems, kā jau ierasto ikdienā, konsultantu lomu. Un aicinu jūs rakstīt čatā vai uzdot jautājumus pēc demonstrācijas, un tā demonstrācija ilgs aptuveni 30 minūtes. Tā kā svarīgos ievadvārdus esmu pateicis, es domāju, ka varam sākt lomu spēli. Tad, teikšu labdien, mans vārds ir Kārlis, strādāju nekustamo īpašumu apsaimniekošanas uzņēmumā. Esmu projektu vadītājs un vienkārši mēs te apsaimniekojam pāris daudz dzīvokļu un biroju mājas. Un dažās no mūsu tām apsaimniekotajām ēkām ir uzstādīta viedā māju pārvaldības sistēma, kas nozīmē to, ka sistēma uztur temperatūru telpās un automātiski kontrolējot apkuras sistēmas darbību un ventilācijas sistēmu, tad tā temperatūra tiek kontrolēta. Un esam arī uzkrājuši datus par šīs sistēmas darbību. Un tad piedaloties vienā no iepriekšējām semināriem, ko organizēja HPC kompetences centrs, pamanīju, ka viens no izstrādātajiem superdatoru pielietojumu piemēriem būtu pielietojums arī man. Tas man interesētu tieši šo piemēru izmēģināt. Tur bija par to, ka ņemot vērā mājas sistēmas darbību, uzkrātos dati, un tos datus varētu izmantot mākslīgā intelekta modeļa izveidē, kurš tad kontrolētu man temperatūru ēkā, un tā rezultātā es ietaupītu, piemēram, 20% apmēram uz elektroenerģijas rēķina. Tad, es saprotu, ka modeļa apmācībai vienkārši nepieciešama liela datoru resursi, tādēļ šo modeli vēlētos apmācīt uz tiem Eiropas lielajiem superdatoriem, kuri, saprotu, var arī bezmaksas šādus resursus piešķirt tādiem nolūkiem. Vai tā? Jā, tā ir. Šī ideja izklausās interesanta. Tātad jūs plānojat lietot mašīnu apmācību, lai optimizētu
klimata kontroli vai apkures režīmu telpās. Pareizi? Jā, es vienkārši dzirdēju, ka tā kā ja ir dati un viņš iespējams ar mākslīgo intelektu modeli apstrādāt, lai izveidotu modeli, kurš tad man tur automātiski kontrolēs šo te temperatūru, jā, un vadīs tos apkurs un ventilācijas sistēmu. Un tādā veidā 20% es varētu ietaupīt, es tā saprotu. Un vai tā būs jūsu pašrakstīta programma, vai tas notiks ar atvērtā koda rīkiem? Es ieraugot, es skatījos jūs to sarakstu ar izstrādātajiem, tā teikt, kā to sauc, demonstrācijas piemēriem mājaslapā EuroCC atradu, jā, un tur bija kods jau tā kā dots, un es skatījos, tur ir programma, var izmantot PyTorch. Sapratu. Jā, tā ir atvērtā koda programmatūra, viens no mūsu piemēriem. Bet vai jums eksistē kādi dati, kuriem jānodrošina aizsardzība, kurus nedrīkst izpaust droši vien? Jā, es nezinu, mums tie ir vienīgie dati, kas tādā nopietnā apmērā varētu būt izmantojami šajā gadījumā, ir tie mājas, temperatūras dati konkrētā tur laikā un kurā brīdī uz kādu līmeni ir atvērts apkurs vārsts. Ir pagriezts, bet citādi, es nedomāju, ka citiem tas būtu ļoti interesanti. Man nav iebildumu pret gadījumā, tos datus arī tiks kaut kā tālāk nodoti. Īstenībā resursi, par kuriem es šodien stāstīšu, paredzēti atvērtajiem izpētes un izstrādes projektiem. Bet tas nenozīmē, ka ir jāatklāj viss par projektu. Un īstenībā nav jāatklāj ne pilnais kods, izejas kods, ne arī dati. Bet vienīgi pēc tam būs jāuzraksta atskaite par projektu, kur tiek aprakstīti galvenie rezultāti. Un šo atskaites formu parādīšu sarunas beigās. Tātad atvērts nozīmē vienkārši paziņot par tiem rezultātiem, kas ir sanācis, ielikt dažas bildes vai grafikus, lai viņi redz, cik liederīgi izmantoti viņu resursi. Un vienmēr, kad kaut kas ir bezmaksas, tad var uzdot jautājumu, kas tad par to maksā īstenībā. Un tie resursi ir apmaksāti no Eiropas komisijas, kas tiešām grib palielināt konkurētspēju Eiropas uzņēmumiem vai Eiropas tādai digitālajai videi kopumā. Un tagad es sākšu radīt projekta mājaslapu, kur atrodas šie pieteikumi. Šo saiti es nosūtīšu e-pastā, vai jūs redzat ekrānu? Jā, redzu. Tātad šajā bildē ir redzams, kuri piekļuves varianti ir pieejami. Šobrīd ir 3 redzami: AI and Data Intensive Applications, Development Access un 3. ir Benchmark Access. Vēlāk varēsim redzēt, kuru superdatoru var izvēlēties, bet vispirms jāpaskatās starp tiem 3, cik daudz resursus tās piedāvā. Uzklikšķinot uz nosaukuma, var redzēt aptuvenus resursu apjomus pēdējā kolonnā. Tie ir dažādu klasteru, dažādu superdatoru nosaukumi, un tur, kur ir teiksim, C-burts vai CPU, tas ir parastie procesori, un kur ir GPU vai G-burts, tas ir grafiskās kartes, un šis skaitlis atbilst mezgla darbības stundām, angliski node hours. Tātad atkarībā no tā, kuram superdatoram pieteikties, var iegūt vairāk vai mazāk, bet īstenībā arī šis, tad, kad ir 400 GPU nodes stundas, tas jau ir pietiekami liels resurs. Tas ir Benchmark Access. Un Benchmark Access ir mazākais no tiem, un lielākais no tiem ir AI and Data Intensive Applications. Neskatoties uz to, ka jūs runājat par mākslīgo intelektu, tad, cik es sapratu, tas bija tikai pirmais tests, un tas ir paredzēts jau izstrādātiem modeļiem, kas var desmitiem tūkstošu vai pat 100 tūkstošu mezgla stundas nodrošināt. Un vēl
lai gūtu pieteikumu šim lielākajam resursiem, vajag gan pierādīt savu pieredzi ar iepriekšējā zemākā līmeņa darbībām, un būs jāraksta ne tikai tehniskais pieteikums, bet arī projekta pieteikums, tāds project scope, ko izskatīs atsevišķa komiteja. Par to arī var domāt un palīdzēt kaut kā aizpildīt, bet tikai, ja līdz tam nonāksim, jo sākumā ir jāizmēģina kādu no mazākajiem. Tātad šiem mazākajiem pieteikumiem, benchmark vai development, pieteikuma iesūtīšana ir iespējama visu laiku, to ik pa laikam izskata reizi mēnesī, un tos nevērtē liela projektu komisija ar zinātniekiem, to izskata tikai tehniskā līmenī, HPC eksperti, atbilstošajā HPC centrā, atbilstošajā klasterī. Tātad benchmark ir no 2 līdz 3 mēnešiem piekļuve testam, vai vispār uzdevums darbojas. Vismazāk resursu gan cienījami tik un tā, bet development ir no 6 līdz 12 mēnešiem. Tad var izvēlēties lielākus resursus, kas domāts esošajam programmas vai procesu uzlabojumam. Tad vai jūs zināt, cik lielus resursus, cik lielu laiku jūs varat veltīt? Jā, es neesmu gan ļoti iedziļinājies tajā pašā demonstrāciju piemērā. Es neesmu izmēģinājis. Es domāju, ka varbūt vienkārši jāsāk ar to izmēģināšanas pieeju. Jā, tas ir loģiski. Tad apskatīsimies benchmark access, kas šobrīd ir atvērts. Tad var izvēlēties konkrētu superdatoru, un šeit ir informācija par tiem, ko var izlasīt vairāk par katru no tiem, bet ir pielikti klāt arī kādi dokumenti. Šis ir kopējais par visu projektu, kas nav svarīgs, tas ir drīzāk juridiski aspekti, bet varam apskatīties šos noteikumus. Sākumā eligibility, tas ir, kam atļauts izmantot. Galvenais, ka kompānijai ir jābūt Eiropas Savienībā reģistrētai, vai pētījumi ir jāveic Eiropas Savienībā, ka ir jābūt projekta līderiem, tam darbiniekam vismaz 3 mēnešu kontrakts, vai patstāvīgam darbiniekam tur jābūt, un atļauts tikai pētījumiem izmantot, tātad nedrīkst izmantot militāriem mērķiem. Droši vien šajā gadījumā, tā kā ir Latvijas kompānija, tad viss izpildās. Un tālāk viņi raksta, kā viņi to vērtēs, un pēc tam, ka ja būs kaut kāda publikācija, tad būs jāpiemina pateicība un informācija par šiem izmantotiem resursiem. Bet zinātniskās publikācijas nav obligātas, tā nav obligāta prasība. Obligāti ir tikai jāizpilda neliela atskaite, kuras formu es parādīšu beigās. Un vēl atsevišķi mēs, kā Latvijas HPC kompetences centrs, lūgsim uzrakstīt pavisam vienkāršu, nepilnu 1 lapas pusi ar aprakstījumu par šo gadījumu. Kāda problēma bija jāatrisina, kādi bija rezultāti, kāds bija labums no HPC lietošanas. Tas ir viens no nosacījumiem, ka mēs publicēsim šo stāstu par izmantošanas piemēru. Tad viņi vairākas nedēļas to apskatīs, un, lai pieteikties, ir jāspiež poga apply now. Šī poga aizved mūs uz tādu praise calls portālu. Praise ir tāda arī sadarbības organizācija, kas ir vecāka nekā EuroHPC, visādi dažādu Eiropas projektu izmantošanai. Un, lai pieteiktos, vajag reģistrēties. Reģistrācijā prasa tikai vārdu un e-pastu un paroli, bet tā kā man jau reģistrācija ir bijusi, tad es ierakstu savu loginu un paroli. Tad šis ir pieejams Benchmark Access Call, kur nospiež apply, un būs redzama tāda kā anketa, formas veidā, kas ir jāizpilda. Sākumā jāieraksta projekta nosaukums, jāizdomā īsa anotācija, kas tiek darīts, kāpēc ir vajadzīga
programmatūra un kaut kādi atslēgu vārdi, kas šeit būs mākslīgais intelekts, kas apkura vai energoefektivitāte vai kaut kas tāds jāatzīmē, ka tas nav militāriem mērķiem, un šeit vai daļa no projekta ir konfidenciāla, var likt no, var ielikt yes un aprakstīt, ja tur ir kaut kādi klientu dati, ko nedrīkst rādīt. Pēc tam ir jāizvēlas nozare, un nozare droši vien būs engineering, products and processes izklausās loģiski, un šeit ir, teiksim, arhitektūra vai enerģijas procesi, tad jāizvēlas tas. Šie procenti nozīmē, cik liela daļa no projekta veltīta šajā nozarē, un var rakstīt vai nu 100%, vai nu var ierakstīt, ka otrā nozare būs mākslīgais intelekts, un tā būs datorika un artificial intelligence, un tad, nezinu, cik procentus jūs plānojat strādāt pie tā, teiksim, 20% vai 80% pie tā fizikālā. Un šeit jāizvēlas projekta garums. 3 mēnešos droši vien ir vieglāk paspēt. Un šeit jāatzīmē, kā ir privātais sektors, jeb industrija vai kompānijas iesaistītas. Un tad, ja jūs to darīsiet pats vai kāds no jūsu darbiniekiem, tad industrija būs kā galvenais principal investigator, tas nozīmē cilvēks, kas šo pildē, kas ir atbildīgais par pieteikumu. Publiskais sektors, par to vēl var runāt, ja nepieciešams pieslēgt kādu no universitātes, tad var mēģināt atrast un tad uzrakstīt kā team member, kāds pētnieks no Latvijas Universitātes vai RTU, vai kur sanāks atrast to palīdzību. Tā ir pirmā sadaļa, un tad spiežot next, atversies, viņš neļaus nospiest next, kamēr neievada visu, bet, ja es to ievadīšu, tad spiežot next, atversies nākamā sadaļa, principal investigator, tas ir jānorāda informācija par jums vai par to cilvēku, kas būs atbildīgs. Ievadot visu informāciju par sevi, pilsonību, darba nosaukums un tā tālāk. Organizācija ir jūsu kompānijas nosaukums. Droši vien, ka notiek arī pētījumi šajā organizācijā, un ka tā ir Eiropā reģistrēta. Cik liels procents no pētījumiem, šīs organizācijas pētījumiem notiek Eiropas Savienībā, droši vien būs 100, ja jums nav ārzemju partnera, un kaut kāda informācija par to. Spiežot next, tad būs kontaktpersonas, kas ir tas pats droši vien, kas principal investigator, un tas pats ir jāieraksta. Un arī jāieraksta par organizāciju vēlreiz. Diemžēl tāda ir tā lielā Eiropas birokrātija, ka dažreiz informācijas liekas drusku par daudz. Bet nākamā sadaļa jau ir vairāk pēc būtības. Ir jāizvēlas partitions, kuru grib izmantot. Tas ir šeit jāizvēlas, kuru no klasteriem, un jūs gribat CPU vai C, vai arī GPU, grafisko karti vai G. Visdrīzāk šim pielietojumam būs vajadzīga grafiskā karte, tad klasteru saraksts bija redzams šeit iepriekšējā saitē, un var pārbaudīt, vai uz tā klastera, teiksim, ja jūs gribat Lumī grafisko sadaļu izmantot, tad šeit var paskatīties GPU partition, kādas viņam ir modelis. Viņam ir AMD. Tāpēc, ja jums būs nepieciešama NVIDIA, lai lietotu CUDA, piemēram, tad būs jāatrod no šiem klasteriem, no šiem superdatoriem, kur ir pieejama NVIDIA.
jā, iespējams, ka tas bija uz Luksemburgas, uz Milksine klāsterā. Bet to var apskatīties. Un arī, jebkurā gadījumā pildot šo anketu, ja jums parādās kādi jautājumi, tad uzdodiet jautājumu mums, rakstiet ēpastus, un mēs palīdzēsim un centīsimies atbildēt. Šeit ir jāieraksta, kāda programmatūra tiks izmantota, un, cik es sapratu, tad jūs ņemat uz šā demonstrācijas piemēra bāzes, tad no mūsu GitLab repozitorija ir daudzi demonstrācijas piemēri, jums bija tas otrais, pareizi, building system. Jā, building management sistēma, jā. Jā, tad šeit, šajā aprakstā ir pieminētas programmas, kas ir izmantotas, kur šeit notiek inicializācijas, apskatīšos. Jā, tas acīm redzot ir Pythons un arī PyTorch vai Kuda. TensorFlow. Jā, labi. Tad tas ir tas, ko vajadzēs ierakstīt šajā sadaļā. Vidējais procesoru skaits arī droši vien ir atrodams šeit, bet var jautāt arī šī demo case izstrādātājam, un mums ir kontakti, tāpēc var pajautāt uzreiz koda autoram. Te ir jāmēģina novērtēt, cik lielu atmiņu uz visiem mezgliem operatīvo atmiņu būs izmantota, cik liela uz vienu procesoru. Tādi jautājumi, kas varbūt nav patīkami, bet tas viņam ir vajadzīgs, lai novērtētu, vai pieteicējs apmēram saprot, ko sagaidīt. Cik daudz datu pārnes, to ir grūti sākam izdomāt, bet šeit datu pārnese nebūs liela, jo pēc tam tikai gala rezultāts vajadzēs pārnest, un arī kaut kāds birokrātisks pamatojums, ka tas ir vajadzīgs vienkārši rezultātu apskatīt. Vai tiek paredzēts, ka izvads ir pudeles kakls, droši vien, ka nē, un tad šeit var pierakstīt arī, ka nebūs īpašu ievada un izvada bibliotēku. Šeit arī ir jāmēģina paredzēt, cik bieži izvadīt datus. Klasiskajā mašīnu mācīšanās procesā tas pārsvarā trenējas un tikai ik pa laikam parāda, cik samazinājas kļūda kādā epohā. Un failu skaits un izmērs arī ir nosakams šeit no repozitorija un tā. Un tad ar kaut kādu rezervi var kaut kā novērtēt, cik liels būs nepieciešamais izmērs. Bet runājot par programmām, tad jāpiemina, ka uz klasteriem šajā gadījumā uz visiem piedāvātajiem darbības notiks ar Unix shell vidi, ar bash komandrindu. Un vai jums vai kādam no jūsu darbiniekam ir pieredze ar Linux komandrindu darboties? Ir pavisam tāda, kā lai saka, sākotnējā līmenī ir sapratne, bet es tagad sāku domāt par tiem nepieciešamajiem šiem visiem tehniskajiem jautājumiem, un iespējams, kad varētu man rasties visā gaitā kaut kādi pāris izaicinājumi, ko es pats nevarēšu veikt. Jā, jebkurā posmā var sazināties un to noskaidrot, arī vēl pirms iesniegt anketu to kopā pārskatīt, bet tagad es vēl gribu pieminēt, ka attiecībā uz tām programmām var veidot tādas konteinerizētas darba plūsmas uz visām HPC sistēmām. Ir tāda lieta kā Docker konteineri, bet tie ir tādi pazīstamākie, bet tie nestrādās uz lieliem klasteriem, jo tas prasa root piekļuvi. Nepieciešams izmantot citu konteinera veidu, ko sauc par Singularity. Man liekas, ka šis piemērs arī ir konteinerizēts. Jā, ka tas
lai nevajadzētu pašam instalēt visas vajadzīgas bibliotēkas, no kurām tas ir atkarīgs. Un, jā, tad tālāk, ko viņi raksta par programmām. Arī vajadzēs ielikt nelielu aprakstu no šā piemēra. Jānorāda izmantotā koda versijas. Šeit webpage and other references var to pašu ielikt, jo tie ir atvērtie dati, publiski pieejams piemērs. Tad arī licence nav nekāda, publika domain. Kontaktos var ierakstīt mūsu skaitļošanas centru, bet var arī nerakstīt, jo tas lauks vairs nav obligāts. Bet tad viņi jautās par scalability un performance, lai mēs parādītu kaut kādu sapratni, kā parasti šī programma varētu mērogoties. Ja palielina procesoru skaitu, cik daudz tā pātrinās vai neiziet pārāk liels laika komunikācijas starp procesoriem. Un arī kāds ir mērķis, ko gribētos sasniegt, ko gribētos nākotnē, kad to pielietot, kāda ir vīzija. Un šeit viņi jautā, vai tā optimizācija palīdzēs tīr nulle, un tīr nulle tas nozīmē to lielāko pieteikumu no minētajiem. Tad tas lielākais šeit, var rakstīt, ka nav pagaidām tādu plānu virzīties uz šo tīru nulle, nav plānu virzīties uz to lielāko resursu pieteikumu. Un te var pierakstīt, kādā veidā tas var palīdzēt citās nozarēs, un ar mākslīgo intelektu tā ir, ka kaut kādas idejas vai insighti tiešām var paredzēt, un tad šeit var izdomāt kādu rindkopu vai dažas teikumus par to. Un šeit vajadzēs arī aprakstīt algoritmus, kas, es ceru, ir kaut kas aprakstīts šajā demonstrācijas piemērā. Un vai vajadzēs support team, tas ir, lieliem projektiem var lūgt arī viņu palīdzību, bet es domāju, ka šādam izmēģinājumam tā palīdzība no viņa komandas nebūs nepieciešama. Tad rezultātā beigās ir jāpiekrīt datu apstrādei, un līdz ar to anketa ir noslēgusies. Tātad, lai kā jūs mēģiniet izpildīt, cik varat, un dodiet ziņu par jautājumiem, un to pieteikumu var eksportēt šeit. Var nospiest dokuments, nospiest šo lejuplādes pogu, un tad tas tiek saglabāts, un tas, ko jūs ievadījāt, tas viss būs redzams šeit, un tad, kad jūs savadāt to, ko varat, jūs varat šo failu atsūtīt mums ar kaut kādām piezīmēm vai kopā, lai mēs to izrunātu. Un vēl es solīju, kad pirms spiest submit pogu, labāk aprunāties un ar mums, vai mums ir kādi komentāri vai uzlabojumi iespējams šajā anketā. Bet vēl es apsolīju parādīt, kā izskatās atskaite, kuru viņi gribēs no mums. Tā atskaite ir pieejama šeit, 3. dokuments, un tā ir sadalīta pa tādiem punktiem, kad es pats biju pieteicies resursiem un pildīju, tas bija salīdzinoši vienkārši, jo šeit vienkārši jāieraksta ID numurs, datumos, kuros strādājat, kuru klasteri izmantojāt. Atkal tā pati informācija par jums, projekta nosaukums, nozares, arī pamatinformācija, un vēl vienreiz atkārtot anotāciju, vēl vienreiz atkārtot, burtiski kopējo no pieteikuma koda aprakstu. Bet arī to atskaiti mēs varam palīdzēt aizpildīt.
kā programma bija kompilēta. Nu, šajā gadījumā tur būs konteineris un pat kompilācija nebūs nepieciešama. Kā programma tika izpildīta, viņam interesē, kā izmantotas viņa sistēmas, vai viņi var kaut ko tur labot un tā tālāk. Šī sadaļa ir par mērogošanu. Ja tik veikti uz dažāda procesoru skaita, tad kā palielinot procesorus, kā mainās izpildes laiks, kā mainās pātrinājums, cik daudz mezglu, cik daudz datoru tika ieslēgti kopā un tā tālāk. Tad jā, viņam interesēs to izpētīt un, piemēram, piemēram, šajā punktā procesoru daudzums mainās fiksētam uzdevumam. Tad uzdevums nemainās, procesoru skaits mainās. Bet šeit procesoru skaits mainās, bet problēmas izmērs, tātad ievadadatu apjoms vai tā mākslīga intelekta modeļa slāņu skaits arī mainās kopā ar proporcionāli procesoru skaitu, jo tādu pielietojumu viņam arī ir interesanti skatīties. Un beidzot ir kaut kādi secinājumi, rezultātu piemēri un atgriezniskā saite, kā jums patika, ko var uzlabot. Līdz ar to tāda anketa, tāda atskaita ir salīdzinoši neliela, ja to salīdzina ar to lielo skaitļošanas resursu daudzumu, ko piedāvā iegūt bez maksas šajā projektā. Tātad tas kopumā ir viss, ko es varu izstāstīt, un kā jums izskatās, ko jūs domājat par to? Jā, kopumā par to pārskatu, ka viss skaidrs un kas daudz neatšķirās no pieteikuma tādā ziņā. Vienīgais, ko es nevarētu ar lielu pārliecību teikt, ir par to pētnieciskās daļas aizpildīšanu. Un, jā, īstenībā es teicu, ka, protams, man ir kaut kāds zināšanas, kā palaist kaut kādas skaidrošanas uzdevumus, tomēr, kad runa iet par darbībām ar konteineri vai, pieņemsim, cik liels GPU skaits tieši tam būtu nepieciešams šim uzdevumam, tā pārliecība par savu kompetenci varbūt nav tik liela, tāpēc, vai ir iespējams, ka es pamēģinu šo te uzdevumu kaut kā, pieņemsim, ar jūsu palīdzību uz kaut kādiem vietējiem resursiem, tīri, lai saprastu, kā viņi palaist, un pēc tam tad tālāk piesakos ar kaut kādu lielāku izpratni par to, kādus datus rakstīt. Jā, tas skan loģiski. Ja tas piemērs vēl nebija izmēģināts, vēl nebija palaists savām rokām, tad to labāk sākt tādā vidē, kur nav tas projekta pieteikums un nav 3 mēnešos kaut kas jāiegūst, vienkārši lai neuztraukties un lai pārbaudītu. Jā, tādā gadījumā var domāt par vietējo skaitļošanas resursu izmantošanu, kas ir daudz mazāki un kas ir, protams, nevar apsolīt nekādus tur simtiem stundu uz grafiskās kartes, bet savukārt tur daudz vieglāk būs sarunāt kaut kādu speciālista atbalstu vai cilvēku, kas palīdzēs ar programmēšanas daļām, ar konteineru lietošanu un tā tālāk. Tādam nolūkam var sarunāt nākamo tikšanos un jau konkrētajā lokā, kad būs skaidrāk zināms mērķis, ko mēs varam izdarīt. Ok, tādā gadījumā es, pieņemsim, varētu dabūt tos datus kaut kādā saprātīgā pārnesamā formā, un varbūt tad vienkārši e-pastā varam vienoties kaut kādā tuvākajā laikā par tikšanās iespējām, un iespējams paaicināt arī to ekspertu. Jā, viņam noderētu, ja viņš apskatītos datu formātu, vai pat ne pašus datus, bet īsu aprakstiņu vai piemēriņu, kas jums ir pieejams, jā, kas ir tas optimizējamais konkrētais parametrs. Jā, tad to var darīt. Jā, labi, liels paldies, tad jau sazinamies tālāk. Jā, paldies jums, uz redzēšanos. Jā, visu labu. Lomu spēles beigas. Paldies!
Pārtraukšu ierakstu.